Labdien! Mani sauc Mihails. Šodien man mugurā ir mans mīļākais krekliņš. Tas nozīmē, ka šā vai tā, bet sarunā šodien ies par tīkliem. Precīzāk par AWS tīkliem. Iepriekšējā video, kur es stāstīju par Instance Store un instancēm un kā viņu izmantot, es minēju par to, ka varētu ierakstīt video par to, lai parādītu, kā es slēdzos pie savas testa vides, kurai man nav interneta pieeja, nav VPN, nekas tāds. Bet tomēr es varu pieslēgties un izdarīt to diezgan droši. Uzreiz gribu pateikt, ka neviens no veidiem nav 100% drošs. Visur ir kaut kādi riski, kas jāņem vērā. Ja jums ir savs mīļākais veids, kas ir apstiprināts ar jūsu security, kā jūs nodrošināt attālinātu pieeju, jūs ziniet, kādi tur ir riski, un jūs pārvaldāt un menedžēt tos riskus, jūs pilnīgi noteikti izmantojat tā, kā jūs dariet līdz šim. Bet, ja nu gadījumā kādam patiks tas veids, kā es to daru, man būtu prieks, ja es kādam varēju palīdzēt. Tad sāksim ar to, ka es parādīšu, kā man ir viss uztaisīts. Lai jūs arī redzētu, par ko iet runā, es nošarēšu savu ekrānu. Divas instances, katra savā availability zonā, ko mēs varam tam instancēm paskatīties. Instance ID, mums to vajadzēs vēlāk, bet skatāmies tā kā, man nav publiskā adrese, man ir VPC, kuram ir subnetam pieslēgta tā instancē, mēs varam apskatīties, kā tur izskatās. Kur man ir viens VPC, IP adrešu apgabals, subnets, kā mēs redzējām, instance ir pieslēgta šim te subnetam. Te mēs varam apskatīties root table, un mēs redzam, ka šim subnetam ir tikai iekšējais routings. Respektīvi, nekāds defaultais gateways nav. Mēs pat varam apskatīties, ka NAT gatewayu mums mūsu VPC nav. Interneta gateways ir detached šobrīd. Tā kā no mūsu VPC uz internetu tikt nevar. And yet, ja mēs paskatāmies, kur ir mūsu instance ID 735. Es uzreiz parādīšu, kā es slēdzos, un pēc tam es paskaidrošu, kāpēc, kādu variantu un tā tālāk. Tad man vajag, tas ir uz mana datora komandrinda, tur ir uzinstalēts AWS tūļi visi, ko man vajag. Un man pietiek ar vienu komandu, te ir ievadīts jau sakonfigurēts lietotājs, kuru es arī parādīšu, kā viņš ir sakonfigurēts, bet, respektīvi, es startu LBS, SSM, start session, target, redzam 735 manā instancē. Pastāstīšu, kāpēc un kas tur tālāk, bet galvenais ir es startuju šo komandu, waiting for connection, un tad man pietiek vienkārši pieslēgties uz portu, ko es norādīju uz localhost, un es dabūju login promptu, man te vajadzēs ierakstīt paroli, kuru, cerams, jūs neredziet, tāpēc, ka es nošarēju pareizo ekrānu. And voilà. Mēs dabūjam RDC uz instanci, kurai nav izeja uz internetu. Tātad, kad tas var būt noderīgi, pieņemsim drošības prasību. Jums ir sistēmas, kam nav ļauts iziet uz internetu, pat caur kaut kādu natu, lai
izslēgt iespējams varbūtību, ka kāds ielauzīsies tā instancē, kaut kāds ransomware, un sāks eksfiltrēt datus, tā kā kopēt datus ārā. Ja instancē nav internets, skaidrs, ka pat ja kaut kāda veida tur tiek kaut kāda, ja tur notiek kaut kāda nelikumīga aktivitāte, tad ar šādu schēmu, ka instancēm nav izēja uz internetu nekāda veida, mēs druskuņi varam ierobežot to risku. Bet, ja mēs gribam pārvaldīt savas instances, tad mums ir administratori tādi kā, piemēram, tur es vai vesela komanda izstrādātāji, kuriem vajag slēgties pie tām instancēm ar, piemēram, uz Windows ar RDC, uz Linuxu ar SSH, jeb arī principā var izmantot jebkurus citus portus, pie kā var pieslēgties šāda veida. Tad, lūk, es parādīšu, kādi ir mūsu varianti to izdarīt. Ja, es parādīšu, kā šī instancē, kā mēs redzam, 735, mēs redzam augšējā labajā stūrī tajā RDC sesijā, ka tā ir tiešām tā instancē, IP adresē un tur tālāk informācija. Ok, pagaidām es atslēgšos un tad parādīšu, kas tad mums ir. Sākumā pastāstīšu teoriju. Tātad, kāda mums vispār ir varianti pieslēgties EC2 instancēm AWS pusē? Pirmais variants visvienkāršākais. Katra instancē piešķirt publisko IP adresi. Protams, uzkonfigurēt drošības, security grupu, drošības grupu, jeb drošības politikas, tā kā no kurienes drīkst slēgties un uz kuriem portiem. It kā ērts variants, bet atkal tas neder mūsu scenārijam, kuru es teorētisku scenāriju aprakstīju. Otrais ir par katru publisko IP adresi mums jāmaksā nauda. Izmantojam mēs viņu, neizmantojam, ja viņa ir mums izdalīta, tad par to ir jāmaksā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mums vajag norādīt, kā es teicu, security grupā mums vajag norādīt, no kurām IP adresēm drīkst slēgties uz šādam instancēm, uz katru instancēm. Labi, viņas var apvienot vienā security grupā. Tas nozīmē, ka ja cilvēks tāds kā es strādā no biroja un no mājas, un mājas man ir mobilais internets, kuram visu laiku mainās ārējā IP adrese, tad tas būtu čakarīgi man katru reizi drošības komandai vai networking komandai sūtīt, klausaties, man tur pamainījusies IP adrese ārējā, lūdzu pamainiet drošības politikas, lai es varētu pieslēgties pie savām instancēm. Not operational excellence, vai ne? Katru reizi to darīt. Un labi pielikt klāt adreses, bet vajag arī neaizmirst noņemt. Tāpēc, ka ar laiku var uzkrāties tur 101 adresē, 10 cilvēki strādā attālināt, viņam visu laiku adreses mainas. Tur viss Latvijas apgabals gada beigās būs tajā jūsu atļautā listē. Tā kā variants, ko var uzskatīt, bet ir nianses. Nākamais variants, drošāks. Slēgties caur VPN. Ir divi varianti. Viens ir client-based VPNs, par kuru jāmaksā par stundām. Un, ja lietotāji bieži viņu izmantot, summa var sanākt diezgan laba. Otrs variants ir izmantot site-to-site konekciju. Tas ir aktuāli, ja administratori strādā no biroja, kur var nodrošināt ar kaut kādu rūteri site-to-site savienojumu. Bet mīnus pirmais ir atkal par VPN savienojumu jāmaksā. Un ko tad darīt ar cilvēkiem, kas strādā attālināti? Tas nozīmē, ka viņam tad varbūt vajag uztaisīt vienu VPN uz biroju un tad no turienes viņus rūtē. Atkal tāds sarežģīts variants. Bet viņš ir īstenojams gadījumā tam scenārijam, kad es teicu, ka instancēm nav jātiek uz internetu. Publiskās adreses mēs varam noņemt. Mēs varam ievietot instancēs privātajos tīklos, subnetos.
un vienkārši ļaut trafiku no VPN pie tām instancēm RDC vai SSH vai citus, ko vajag, un mēs varam jau slēgties pie tām instancēm. Bet mums jāmanedžē VPN gateways. Trešais variants. Un te man jāpaskaidro drusciņ, kas ir AWS Systems Manager. Tā kā tas ir instanču pārvaldības rīks, ar kuru palīdzību mēs varam ne tikai attālināti pieslēgties instancēm, bet arī laist attālināti komandas, skriptus, automatizēt ieslēgšanu, izslēgšanu, menedžēt pačošanas politikas, skatīties savu inventoriju un tā skaita arī pieslēgt pie viņa on-premises sistēmas un arī, tā kā, lai mums ir kopējais visibility, lai mēs varam centralizēt, pārvaldīt savas instances. Un tas ir tas rīks, ko es arī izmantoju, bet atkal ir dažas nianses. Ja mēs paskatāmies, kā strādā Systems Manager. Systems Manager ir managed service, LB managed service, kuram mēs piekļūstam caur endpointu līdzīgi, kā mēs to daram ar S3 storage, uz S3 bucketiem. Respektīvi, ir kaut kādi URL-i, ja, kas saucas endpoints, uz kuriem jāslēdzas un kuru apakšā tur ir kaudzē arī pie adresēm. AWS pats izlem, kāds lietotājs uz kuru adresi slēdzas, un tad viņš izrūtē visu pa iekšējo tīklu līdz tam servisam, lai mēs varam pie tā pieslēgties. Un Systems Manager strādā tieši tāpat. Viņa pieeja pēc noklusēm ir pēc publiskiem URL-iem, pēc publiskam IP adresēm. Forši, mēs varam pieslēgties pie viņa no jebkuras vietas, ja mēs esam administrators no jebkuras vietas pasaulē, ja mums ir internets, tad mums ir pieejams Systems Manageris. Bet kā tad instancēs pieslēgsies? Jo, lai instancēs strādātu ar Systems Manageri, uz viņam jābūt SSM aģentam, kurš slēdzas uz atbilstošu endpointu. Tas nozīmē, ka instancei jāprot slēgties uz internetu, vai ne? Lai varētu datus par sevi nosūtīt Systems Manageram un arī no viņa saņemt instrukcijas par to, kas ir iespējams kaut kāda komanda jāizpilda. Ja? Vai arī ienākošā RDC sesija stāv rinda un viņa ir jāakceptē un vajag nodibināt savienojumu. Uzreiz te vajag pateikt, jā, ka pats Systems Managers neslēdzas pie instancēm, instances slēdzas pie Systems Managera. Respektīvi, tas ir tā kā, ja stāv tasks izpildīt, tad nevis Systems Manager pušo to uz instanci, bet instances saņem to tasku. Tāpēc to var izdarīt, to var visu uzbūvēt caur NAT gatewayu. Nu, ja mums ir divas availability zonas, tad diviem NAT gatewayiem, lai mums ir kaut kāda veida high availability. Tas strādās. Ļoti smuki, droši, bet atkal nianses. Pirmais, atceramies par mūsu use case. Mēs gribējam liekt instancēm slēgties uz internetu jebkurā formātā. Nevis tur tikai drošības politikam atļaut konkrētus sportus, ne. Arhitektūras pamatā mēs gribam izslēgt iespēju tam instancēm slēgties pie internetu. Tātad NAT mums jau nav patīkams risinājums. Otrs, mums te būs jāmaksā arī par NAT gatewayiem pa stundām. Atceramies šo. Atkal, ja viss tas, pa ko es saku, katrs cena ir par kaut ko jāmaksā. Cena nav liela, bet jāņem vērā, par ko, kurā variantā mēs maksājam. Tāpēc, ka bezmaksas scenārijā tāpat nebūs. Es uzreiz pateikšu, pat tas scenārijs, kas man patīk, tur tāpat par kaut ko jāmaksā. Es nerunāju par instancēm. Skaidrs, ka par instancēm mēs maksājam, jā, par tur izējošo trafiku, bet tīri arhitektūras komponentes, par kuru mēs maksājam. Nu, lūk, tad kā mēs varam atrisināt problēmu, ka mēs gribam aizliegt instancēm slēgties uz internetu, bet mēs, kā administratori, gribam slēgties caur internetu pie tām instancēm. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam izmantot mūsu smukos
endpointus. Diemžēl mēs nevaram izmantot gateway endpointus, kā mēs varam izmantot priekš S3 un kur ir bezmaksas. Systems Manager endpointi iet caur private linku. Tas nozīmē, ka mums jātaisa interface endpointi, kuri maksā naudu atkal. Un viņus vajag likt katrā availability zonā. Viņi nešerojas pa reģionu, līdzīgi kā NAT gateway gadījumā, un, lai strādātu attēlinātas sesijas caur SSM, mums vajag īstenībā katra availability zonā 2 endpointus. Es parādīšu arī, kā to izdarīt. Nu, lūk, bet šāda scenārija mēs jau panācam to, ko mēs gribējam. Instances sēž privātajos subnetos, nav nekāda viņiem iespēja iziet uz internetu. Viņi slēdzas pie Systems Manager endpointiem caur interface endpointiem, tā kā caur AWS backbone tīklu. Un mēs varam no savas darbstācijas slēgties pie tām instancēm, ja mums ir uzinstalēts AWS CLI ar Systems Manager Session Manager pluginu vēl jāpieinstalē, lai varētu to lietot. Nu, lūk, tāda ir teorija. Tagad pie prakses. Ko mums vajag, lai tas strādāt? Ok, instances es jau parādīju, mums ir instances. Tālāk mums vajag, uz instancēm jau ir sainstalēts Systems Manager aģents. Un tikko viņš ir uzinstalēts, nekas cits nav jādara. Viņš automātiski mēģina piereģistrēties pie accounta, jūsu accounta, tā kā instances jau atradas jūsu accounta, un uz to arī System Center instance endpointu, respektīvi tie aģenti sūta savus datus. Un ja mēs atvērsim mūsu Systems Manageri, tad mēs redzam, jā, man ne visas instances ir ieslēgtas, tāpēc par dažiem viņš saka, ka ir unmanaged EC2 instances, bet man ir instances, kurās ir ieslēgtas, tur ir aģents, un viņas ziņo par sevi Systems Managerim, un menedžers saka, jā, man ir aktīvas instances, viss ir superīgi. Es nesnatīšu, kādas tur ir lomas apakšā, kā tur jāuzkonfigurē permīcijas, kādas roles jādod instancēm, lai viņas varētu izmantot Systems Manageri. Tas ir ļoti labi aprakstīts AWS dokumentācijā. Ja kādam interesē, tad jūs ziniet, kā mani sakontaktēt, tad rakstiet kaut kādā veidā un palīdzēšu atrast informāciju. Nu, lūk, tad mums ir aktīvas instances. Jā, parādīšu drusku to, kā es teicu, jā, ko mēs varam tur darīt ar tām instancēm. Piemēram, ko var ērti izmantot, ir run command opciju, ka mēs varam palaist uz instances attēlināti komandu. Man šobrīd, protams, nekas tur nav nokonfigurēts, bet tā, lai vispār neslēgties, mēs varam daudz ko darīt bez vajadzības administratoram slēgties pie tās instances. Ir Session Manageris mūsu, kur mēs varam skatīties aktīvas sesijas vai bijušas sesijas, kur ir darījis, cikos ar kādu lietotāju. Un te mēs redzam, kā mums lietotājs bija pieslēdzies šāds te lietotājs. Nu tad paskatāmies, kas tas bija par lietotājs, ar kuru es slēdzos attēlināt pie tām instancēm. Mums vajag aiziet uz IAM, un mēs tā redzam, mums ir lietotājs SM RDP user. Kas tad viņam ir atļauts? Permission policies. Ir viena politika pieslēgta, kur atkal ir paņemta, noklusēta no AWS dokumentācijas ar minimālam tiesībām, jo mēs izmantojam Zero Trust, jeb minimālas, lai mums ir tikai pieejas tiem lietotām, ko vajag. Mēs viņu pieslēdzam tā, lai viņš var tikai pieslēgties pie Session Manager sesijām, instancēm, kam ir atļauts.
uzreiz varu parādīt, kā mēs vēl varētu pieķunēt šo te lietotājiem pieju. Tas ir atkal, ja mums tomēr būtu kaut kāds IP adrešu apgabals, no kura administratoru slēdzas. Mēs varētu pieslēgt politiku. Man jau ir viena politika tāda uztaisīta. Customer managed, deny access from untrusted IPs. Respektīvi, šādu te politiku pieslēdzam pie lietotāja, kur mēs norādām, ka mēs gribam viņam deny all actions on all resources if condition not IP. Un allowed source IP addresses mēs varam norādīt, no kuram adresem drīkst slēgties, un tikko tā adrese nav viena no šīm, tad viss. Tad lietotājs nevarēs slēgties un neko darīt AWS. Nu, lūk, es parādīju instances, es parādīju, ka man nav izēja uz internetu, es parādīju routinga tabulu, varam vēlreiz apskatīties, man viņas visas ir gandrīz vienādas, ka mums ir tikai lokālais routings. Endpointi. Mums vajag endpoints, lai strādātu šis viss risinājums. Nu, lūk, ir 2 interface endpointi. Kā es teicu, tāpēc, ka viņi ir SSM nav viens servis kā tāds, un viņam vajag vairākus endpoints. Viņam ir vēl vairāk, bet minimāli, lai slēgties klāt, vajag, lai vismaz šādi te interface endpointi ir izveidoti. Nu, labi, es parādīju vārdus, bet vārdus, rekur, man vajadzēs šitos servisus rādīt. Rekur. SSM and SSM messages. Kā es teicu, endpoints slēdzas viens uz availability zonu, tā kā man ir izveidots availability zonā, te nevar redzēt, bet man liekas, tā bija 1C. Tas nozīmē, ka ja es gribu atļaut endpointu zonai 1A, man vajag kaut ko ierakstīt. Atrodam SSM. Piemēram, rekur ir SSM. Es gribu viņu izveidot endpointu savā VPC un availability zonā 1A. Un tad es norādu vienu no subnetiem. Pilnīgi vienalga, kurā subnetā mēs viņu ievietojam, viņš attiecas uz visiem subnetiem šajā te availability zonā. Izvēlamies kaut kādu tur private 2, piemēram, un ir security grupā, tā kā endpoints, ja mēs viņu uzskatām par tīkla interfeisu, tas nozīmē, ka viņam arī var filtrēt trafiku, ko viņš drīkst saņemt un no kurienes viņš drīkst saņemt. Tā kā no parastas security grupas. Un man ir izveidota viena security grupā, kurā mēs varam, es netaisīšu to endpointu, bet jūs redzēt, kā izskatās interfejs. Un šajā te security grupā mums ir atļauts tam endpointam saņemt trafiku no visām instancēm, kas mums ir HTTPS. Tas ir tāpēc, ka SSM aģents, kas stāv uz instancēm, mēģina sūtīt HTTPS trafiku caur šo endpointu uz Systems Manager. Skaidrs? Nu, lūk. Un kā tad man slēgties klāt? Kā es teicu, man ir lietotājs, atceramies, mums ir lietotājs, kam ir tiesības izmantot Systems Managerā Session Manager. Tā kā operēt ar sesijām attālinātam. Mums vajag sava lokāla PowerShell. Protams, uzkonfigurēt visu man jau ir uzkonfigurēts ar šo lietotāju, lai kad es palaižu komandu rindu un komandas es slēdzos pie savai kaunta ar to lietotāju, kurus redzēt. Un tad komandā LVS SSM Start Session Target. Tā ir instance. Tas ir instance ID, uz ko mēs gribam pieslēgties. Document name. Tas ir standard document name, kaut kāda politika tur, kā mēs to darām, mēs tur neiedziļinājos, vienkārši paņemu copy-paste. Un parametri. Parametri, tas ir local port number, tas ir uz kurā porta atvērsies sockets uz jūsu darbstacijas.
un uz kuru portu viņš forwardēs to trafiku uz to instanci, kur jūs norādījat. Tā kā es varu palikt šo komandu, un viņš man saka, waiting for connections. Tas connections, ko viņš ir domā, tas ir lokālas konekcijas. Tā ir mana RDC sesija uz localhosta 55678 porta, kur mēs viņu arī redzam komandrinda. Un kad mēs slēdzamies uz to portu, mēs caur Systems Manager pluginu priekš komandrindas uz savas darbstācijas forwardējam visu trafiku uz šo te portu caur internetu. No savas puses mēs, protams, uz Systems Manageri slēdzamies uz publiskam IP adresēm, un tad mūs noforwardē ar šo lietotāju uz mūsu accountu, uz mūsu instanci, uz šo te portu, un mēs dabējam tur RDB sesiju. Kā es teicu, Linuxam SSH vai principā uz jebkuru citu portu arī var trafiku forwardēt, ja jūs gribat kaut kādu citu aplikāciju pieslēgties. Kaut vai, nezinu, FTP, kaut kāds HTTPS var šāda veida pieslēgties. Un tad tur kaut kāda parole, un mēs varam ielogoties. Kā tas strādātu, ja es, piemēram, pieslēgtu, kā drīkst slēgties tikai no šitas IP adreses, pieslēdzam šo politiku tam lietotājam. Next. Add permission. Hop. Kā man izskatās tagad. Mēģinu pieslēgties. Tā būju. Nevaru, tāpēc, ka man explicit deny. Nu, lūk. Ja gribas vēl drošāk uztaisīt to risinājumu, tad var tādas politikas likt klāt. Ko vēl? Laikam viss. Ceru, ka bija interesanti un kādam tas palīdzēs padomāt par to. Varbūt šīs scenārijs ir derīgs arī jūsu infrastruktūrai, attālinātai pieejai. Protams, visdrošākais ir vispār būvēt aplikācijas un infrastruktūru tā, lai jums nav jāslēdzas, nav jāizmanto protokoli tādi kā RDP, bet tādi old school administratori kā es, mums vajag ik pa laikam, lai mēs varam pieslēgties ar RDP vai kaut kāda cita veida pie tām instancēm, jo savādāk tad viss ir jāautomatizē un viss jālaiž caur Systems Managera attālinātam komandām. Lūk, paldies par uzmanību. Gaidiet nākamos video. Man jau aptuveni ir tēmas, zināmas, par ko varētu uztaisīt ierakstu. Kā es teicu, ja ir kaut kādi jautājumi, vajag palīdzību, rakstiet, ziniet manu e-pastu, rakstiet e-pastu, ziniet darba telefonu numuru, sūtiet SMS, ziniet LinkedInā, rakstiet ziņas LinkedInā, palīdziešu ar padomu, vai ja vajag fiziski padarīt, tad vēršties pie Kreina Latvijā. Sarunāsim. Ar to man šodien ir viss. Paldies, ka bijat ar mani visu šo gandrīz pusstundu. Tiekamies vēlāk. Atā! And remember, your cloud runs on my network.